Ūdens mostās. Burvīgi saulaikts to. Šodien bija silta. Gribās ļoti arbūziņu ar karotīti. Pieci zvaigžņu viesnīcā. Ēdiens. Pie ceļa. Natural. Gribās tā kā pusdienas. Kafejnīca, protams, visas ciet. No, un cik tas sanāk, cik tas arī būs? 2 eiro rupija. Bye! Kā notiek vakariņu process? Jāsastilē savu gāzes plīts. Tā viss čikiniekā. Atradām aizvēju aizklintīm. Nē, nav. Zini, kas ir? Saslapuši ir sērkociņi. Viņš ir kā pušņīgs pust. Šķiltavas veikaliks nebūs saslapuši sērkociņi. Vakariņā visu vienā. Kur viss kafejnīcas ir mieriņā Ramadāna. Nu, taisīt pašiem. Tā, kabacītis. Bulgurs ar desiņām vārās. Pēc cepšanas vārās. Nu ko? Kad pārs, tad arī trauka ar kaut ko jāmestā. Mūsu mobilā. Mūsu mobilais ūdens. Visu paši. Ir zvaigžņu viesnīcā viss ir jādara pašiem. Pašiem atrast ēst. Pašiem ir mazliet auki. Kur mēs rīt važojam? Nezinu, kur tu noliksi. Mērķi tur arī važosim. Visi tavi plāni. Jā, mani plāni beidzās. Tagad var durt savus plānus. Kā tam? Rītā jau vajadzēs uzpildīties. Būsim jau iztērējuši. Viss ir iespējams. Liekas, ka tu esi kaut kur teleportēts. Aizmugurē ir cits fons un vienkārši darbojas. Viņš pūš jau dzestri paliek kalnos. Prasījās apģērbties. Vakar nakts kamjona apakšā bija silta.
Istakā bez segām ar guļamā istakā. Bez nekādām 3-4 kārtu apģērbiem. Nu, šodien laikam vajadzēs visas 4 kārtas sajaukt. Tā. Ko vēl tā cilvēku vajag? Miers, daudz miers. Te cilvēku vispār nekur nesteidzās, visu dara lēni. Sievietes, protams, vispār to var redzēt. Vīrieši kaut ko padarbojas, vienīgi te kaut kādas mašīnas tās gan. Visu dienu darbojās kaut ko roka, akmeņus pārved no vienas malas uz otru. Bet tā, cilvēki neizskatās pārstrādājušies savā mierīgā dzīvē. Mums tāda mierīga. Spending the night in Dixon, 60-odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man. How many yesterdays are between us now? Labrīt. Pulksten 6 no rīta. Burvīgi saulēkts to. Šodien bija siltāk. Kaņons mostās. Pa nakti liekas, ka baigais vējš puš. Un kur nenonesīs mūsu māju. Bet viņš laikam bija sagriezies kaut kā sapatāk, un tad malas tricelēja. Pilnīgi vīrs cēlās naktī, un vēl nebija novākts mums galds. Krēsli domājam, ka neaizbūšu kanjonā iekšā. Tā, bet vispārējais viss mierīgi. Kādam galvas sāp, kādam nekas nesāp. Gatavi jau iet rīta pārgājienām. Uz populārāko objektu, Grand Canyonu, ir 2 turisti. Mēs un vēl viena mašīna. Ideāli. Ko vēl var vēlēties? No tā, esam Balkanu ievalka sākumā. Izrādās nevieni. Dzīvība no Spānijas. No Krievijas 15 gadu Spānijā. Un onklīts, kas vakar meklēja, visu kaut kā vienā reizītē. Reku tur varēja iet. Tur varbūt tās nav tad jākārt. Nu, es iešu te, kur ir normāli, nevis jāšļūt uz dibenu. Var aprīt. Šeit ir iezīmēta taka vispār. Iziest vējā. Tā, iedomājas, ka var kāpt pa metru stāvumu klītī. Zudījā.
viegli pazaudēt taku gaišas dienas laikā. Bet par... Nu tā, ka iet pa augšu. Es nezinu, kā mēs tā nošāvām. Ko? Jā, mierīgi. Jā, man. Tā ir viņš. Tāpēc tumsās labāk neiet. Var vispār neatrasties tikai uz kraujas. Normāli tā, kā mēs viņu neatradām. The best toilet forever. Tik durvīm uz otrām pusēm. Ar jauku skatu. Теперь все равно нормально должны есть продукты. Čia tik tai viens kelias ateit, tas, kur mes atėjom, aš įsivaizduoju. Nu, nolaisties no klints vēl variants. Un tur ir Omāns augstākā virsotnes 3000 Džebel-Šam, kur mēs bijām no sākuma ievadījuši, ka domāju, šis balkonī valk ir tur sākās. Bet tur ir militārā bāze, kas sargā visu Omāns gaisa telpu. Gaisa telpu. Kaut ko dzirdat? Nekā drošāk, nekā mierīgāk. Visi uzkalvās. Tas kā varētu. Dikti apkārt netu nerūp. Tikai nekur nesteidzās. Zins kaut ko pie mājām grib. Tas tā kā būtu bonzīts. Pie misenēm. Skārmi. Nācām uz savām mājām. Dodamies tālāk. Viņi ir 5 zvaigžņu viesnīca. Būs mobila duša. Ūdeņi dārgo izvēle. Paliki. Ne, что думаешь? Tā ir mūsu duša. Pēc kaitinga vajag bišķi nomazgāties, lai var vispār Vai tev pirmā mazgāsies?